esi sveicināts ikdienas maizes kanālā. Šoreiz tēma pārdomām, kas ir kristiešiem tik svarīgi un aktuāli – Jēzus Kristus upuris. Mēs ticam, ka Dievs tik ļoti mīlēja šo grēcīgo pasauli, ka Viņš deva savu vienīgo dēlu, kurš, lai gan Viņš tika kārdināts visās lietās, kā mēs, un dzīvoja miesā, bet tomēr Jēzus nekad negrēkoja. Dieva dēls Jēzus Kristus nomira, lai kalpotu kā upuris par cilvēces grēkiem. Viņa, kā visas cilvēces radītāja, dzīvība ir vērtīgāka par visu cilvēku dzīvību kopumā. Ar viņa nāvi bija pietiekami, lai samaksātu sodu par katru cilvēka grēkiem. Samaksājot šo sodu, viņš saskaņā ar Dieva plānu deva iespēju katram cilvēkam un cilvēcei kopumā saņemt grēka piedošanu un tika atbrīvotam no grēka soda, lāsta, slimības un nāves. Jēzus Kristus ir kristietības centrālais punkts. Apostoļu darbos 4.12 ir teikts: nav pestīšanas nevienā citā, jo nav neviens cits vārds zem debesu cilvēkiem dots, kurā mums lemta pestīšana. Grēku piedošana un galu galā mūžīgās dzīvības dāvana ir pieejama tikai un vienīgi caur viņa upuri. Mēs esam izlīdzināti caur viņa nāvi, bet glābti caur viņu mūžīgā dzīvībā. Kristus ir mūsu glābējs un vienīgais un pilnīgais upuris par grēku. Lai gan Jēzus ir dievišķs, viņš kļuva par cilvēku, lai mirtu par cilvēku grēkiem. Lai gan cik labs tu censtos būt un darītu labus darbus, tas tevi neglābs un nedos mūžīgo dzīvību. Ar mūsu pašu darbiem mēs nevaram iegūt mūžīgo dzīvību. Vienīgais pilnīgais darbs ir Jēzus Kristus upuris. Mūsu uzdevums ir ticībā pieņemt, ka Jēzus pie krusta samaksāja mūsu dzīvības cenu, mirstot par mūsu pagātnes un nākotnes grēkiem. Visi mūsu grēki tiek piedoti caur grēku nožēlu un Kristus upura pieņemšanu. Lai grēku piedošana būtu iespējama, ir nepieciešams augstākais upuris – Jēzus Kristus nāve. Viņa krustā sišana pirms gandrīz 2000 gadiem ir būtiska Dieva izpirkšanas un glābšanas plāns. Būdams cilvēka dēls, viņš varēja piedzīvot cilvēciskās dzīves pārbaudījumus, lai kā žēlsirdīgais augstais priesteris labāk varētu līdzi just cilvēku ciešanām. Kristus, mūsu glābējs, atdeva savu dzīvību, lai mēs varētu dzīvot. Viņš mūsu paschā nomira briesmīgā nāvē, ko vecajā derībā priekšzīmēja paskā jērupurs, lai mēs saprastu grēka nozīmīgumu un viņa upura milzīgo nozīmi katra cilvēka labā. Viņš bija Dieva jērs, kas nes pasaules grēkus. Jēzus dzīvoja nevainojamu dzīvi, un tāpēc nebija pelnījis mokas, ko viņš cieta, nāves sodu. Tomēr viņš jau pirms pasaules radīšanas bija nolemts mirt par cilvēces grēkiem. Kristus bija perfekts upuris, un lai gan viņš nereizi vien tika apsūdzēts par Dieva likuma pārkāpšanu, patiesībā viņš to nekad nav darījis. Mēs pieņemam viņa upuri kā mūsu glābšanu. Mēs pateicamies Dievam Tēvam par to, ka viņš deva savu dēlu Jēzu Kristu kā perfektu un nevainojumu upuri par visu cilvēci. Jesajas 53:4 saka ar vārdiem: taču viņš nesa mūsu sērgas un ciešanas, un mūsu sāpes viņš bija uzkrāvis sev. Viņš ir nesis mūsu bēdas un mūsu ciešanas. Mateja evaņģēlijas 8.17
viņš uzņēmās mūsu vājības un nesa mūsu sērgas, jeb slimības, un ar viņa brūcēm mēs esam jau saņēmuši dziedināšanu, ko saka Jesajas 53:5. Viņš bija ievainots mūsu pārkāpumu dēļ un mūsu grēku dēļ satriekts. Mūsu sods bija uzlikts viņam mums par atpestīšanu. Ar viņa brūcēm mēs esam dziedināti. Jēzus pārcieta nežēlību un ciešanas, lai nodrošinātu mums brīvību no ciešanām, tostarp iespēju tikt dziedinātiem. Lai gan Dievs tagad neatceļ visas ciešanas, un viņš vēl nav atņēmis no mums arī nāvi, viņš ļauj mums atbrīvoties no dažādām sāpēm, ja mēs uzticīgi paļausimies uz viņu, lai ar svaidījumu palīdzību fiziski tiktu dziedināti no slimībām. Mums ir dārgs Dieva apsolījums, ka kādu dienu nāves un ciešanu vairs nebūs. Izprotot un ar nožēlu un ticību pieņemot Kristus upuri, mēs varam būt droši, ka mūsu grēki ir nomazgāti. Mēs varam droši doties uz priekšu savā kristīgajā dzīvē, zinot, ka caur Jēzus Kristus upuri mēs varam tikt samierināti ar Tēvu. Šīs izlīgšanas rezultātā mēs varam veidot ciešas attiecības ar Tēvu, kas dod mums cerību un pārliecību par nākotni. Mēs varam sagaidīt mūžīgo dzīvi Dieva valstībā, kā Dieva žēlstības dāvanu, pateicoties brīnišķīgajam upurim, ko Jēzus un Tēvs labprātīgi nesa par katru no mums. Pieņemot Jēzus Kristus upuri, mēs iestājamies jaunās žēlstības derībā, kas atbrīvo mūs no vecās derības rituālajiem ierobežojumiem. Saskaņā ar šo jauno derību mūsu attiecības ar Dievu vada svētais gars, kas mājo mūsos, pārveidojot mūsu sirdis un mudinot mūs dzīvot saskaņā ar Jēzus baušļiem. Šī dzīve žēlstībā mūs neatrauj no dievišķajiem baušļiem, bet padara tos vēl vērtīgākus, jo tie atspoguļo mūsu mīlestību pret Dievu un tuvāko. Kā Jēzus teica Jāņa evaņģēlijā 14:15, ja jūs mīlat mani, turiet manas pavēles, jeb baušļus, tad dzīvot pēc žēlstības nozīmē dzīvot mīlestības un labprātīgas paklausības garā, godinot Kristus upuri ar savu pārveidoto dzīvi. Tikai dziļi izprotot Jēzus Kristus galīgo upuri par mūsu glābšanu un to izdzīvojot, mēs varam patiesi piedzīvot viņa piedāvāto brīvību un izpirkšanu. Tuvojieties Dievam ar pateicīgu un pazemīgu sirdi. Mēs godinam viņa bezgalīgo cenu, ko viņš samaksāja, lai atbrīvotu mūs no grēka un nāves, aicinot mūs mūžīgi dzīvot viņa klātbūtnē. Es aicinu tevi ņemt laiku un pārdomāt šo Kristus upuru nozīmi, lai tu iemīlētu Kristu vēl vairāk un pieķertos viņam. Atjauno savas attiecības ar Dievu, lūdzot šo grēku nožēlas lūgšanu no visas savas sirds. Debesu Tēvs, es ticu, ka vienīgais ceļš pie tevis ir pieņemt Jēzus Kristus upuri, ka viņš pie krusta samaksāja par visiem maniem grēkiem. Es ticu uz tevi, piedod man par manu nepareizo dzīves veidu, par visiem grēkiem, ko es esmu darījusi. Piedod, ka sāpināja tavu sirdi, ka es esmu bijusi tālu no tevis, mans Dievs. Es gribu atjaunot attiecības un būt tavā klātbūtnē. Paldies par šo dārgo upuri, ko tu esi darījis manis dēļ, ka tu nesaudzēji savu dēlu. Piepildi mani ar savu svēto garu, ka tu mani vadi un pārveido manu dzīvi. Viss gods un pateicība tev, mans kungs. Āmen.